Vari stāstīt, kas notiek? Ko tu dari tur kabinetā, ko? Tev klasbiedri kaut kāds boksa maiss ir? Ko tu vicinies ar tām rokām? Paskaties, pēc kā tu izskaties. Boksā trenējies? Skaties uz mani, kad es ar tevi runāju. Bet man acis ir šeit. Mēs acīs skatāmies parasti, kad ar pieaugušiem runājam. Kas ir? Nu, ko mēs tētim zvanīsim? Es zinu, ka viņš šobrīd ir projām. Tad nu izskatās, ka tu viens pats netiec galā. Ņem telefonu zvanīt. Kas ir? Kei, ja tu ar mani nerunāsi, iešu memācim pasaukt, varbūt viņi tev liks runāt. Pasēd un pagaidi un nekusties. Šeit tiešā reportāža no Briseles. Ir pienākušas jaunas ziņas no šodien notikušā terora. Zavantiems lidostā ir atrasta trešā terorista soma, kas saturēja sprāgstvielas, un tā tikko tika veiksmīgi detonēta lidostas teritorijā. Kā arī tiek apstiprināta iepriekš izskanējusi informācija, ka bojāgājušo starpā ir arī vīrietis no Latvijas. Šī vīrieša tuvinieki ir informēti par notikušo un izsakām dziļu līdzjūtību. Ar Beļģijas sabiedriskās raidorganizācijas RTBF vēstīto, divi no vīriešiem, kas pirmdien sarīkoja teroraktus Briselē, ir brāļi Halits un Ibrahims El Bakraoui. Atsaucoties uz avotu policijā, raidorganizācija ziņoja, ka abi dzīvojuši Beļģijas galvaspilsētā. Pagājušo RTBF Briselē arestēja šodien Halitu El Bakraoui. Kad pēc dažām stundām atgriezos Briseles ielās Latvijas radio Briselē.